Čau! Mani sauc Beatrice Puriņa, un es mācos starpkultūru sakaru Latvija, Francija, Kanāda 2. kursā. Vidusskolas pēdējā klasē tiešām nezināju, ko vēlos darīt tālāk, bet zināju, ka mani ļoti saista viss radošais, kultūra, māksla, un ka kultūras akadēmijas vide noteikti būtu viena no tām vietām, kur justos kā zivs ūdenī. Pirms programmas izvēles sapratu, ka man svarīgs ir tieši kultūras un valodas apvienojums, jo mūsdienās zināt tikai angļu valodu kā svešvalodu vairs nav nekas īpašs. Turklāt Eiropas Savienības kontekstā franču valoda ir tiešām vērtīga un praktiski noderīga. Studijas principā veido 2 daļas – Francijas un Kanādas specialitātes kursi un vispārīgi kultūras kursi, ko apgūst visa akadēmija. 1. kursā paralēli studijām arī strādāju, kas noteikti nenācās viegli, bet apvienot ar studijām darbu noteikti ir iespējams. Tas, protams, atkarīgs arī no paša darba un cilvēka apņēmības. Daudziem izdodas iegūt darbu, kas ir saistīts gan ar radošām, gan kultūras industriju, un tad, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi apgūt gan teoriju, gan jau praksē pielietot zināšanas. Es nesen pavadīju 2 mēnešus Erasmus praksē ārzemēs, kas bija tiešām vērtīga un vienreizēja pieredze praksē piedzīvot starpkultūru sakaru, tādus kā teoriju knifiņus un labā ziņā uz savas ādas izjust kultūru atšķirības. Pasniedzēji bija ļoti pretīm nākoši, jo es varēju šīs abas lietas apvienot, gan mācības, gan praksi ārzemēs un paralēli turpināt sekot līdzi mācībām attālināti. Tas noteikti man palīdz arī personīgajai izaugsmē, jo es kļuvu daudz patstāvīgāka. Pēc 5 gadiem man būs 25. Nezinu, vai tas ir maz vai daudz, bet tas nozīmē, ka būs pēdējais laiks steigā un bez maksas izstaigāt visus Francijas muzejus.